Sievietes politikas virtuvē. Labdien, klausītāji un skatītāji! Esam podkāstā Sievietes politikas virtuvē. Studijā šoreiz nopietni spēlētāji. Liena Dambiņa, bērnu slimnīcas fonda vadītāja. Sveika, Liena! Sveika! Liena arī ir 4 bērnu māmiņa. Un Guna Cauna, izpilddirektore Ronald McDonald House Charities Latvija. Tu vēlāk pastāstīsi, kas tas ir. Sveika, Guna! Arī Guna ir 2 bērnu mamma. Kā jau noprotat, šodien tāda nopietna tēma. Bērnu veselības aprūpe Latvijā. Pieejamība, principi, tiesības vecākiem to saņemt un prasīt saviem bērniem. Ārstniecības likuma 3. pantā ir rakstīts, ka bērniem veselības aprūpes sniegšana ir prioritāra valstī. Vai tā tas patiešām ir vai nav? Mēģināsim sarunas gaitā nosecināt. Latvijā ir nedaudz vairāk kā 350,000 bērnu, 19% no sabiedrības. Ja mēs tā skatāmies no kopējā veselības valsts aprūpes budžeta, tad nebūtu nav tā, ka mēs tam veltam 19%. Bet, varbūt iziesim cauri tādiem soļiem, kā tad mēs vispār, kā vecāki, saduramies ar veselības aprūpu. Un tas noteikti sākās ar ģimenes ārstu un ar profilaktiskajām apskatēm, vai ne? Es lasīju, ka tātad mums ir šis bērnu profilaktisko apskašu kalendārs, kas ir ielikts ministra kabineta noteikumos, veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas samaksas kārtība. Tur ir noteikti gan laiki, kad obligāti ir jāiet pie ģimenes ārsta, gan ir tas, kas ir apmaksātais, acu ārsta, zobu higiēnista, vakcinācija. Kā jūs vispār skatāties uz to, cik svarīgi ir tieši primārā veselības aprūpe, proti ģimenes ārsts un tā jūsu, varbūt sākam ar personisko pieredzi un tad varbūt nedaudz plašāk, jo jūs jau tomēr esat jomas speciālisti. Jā, personīgā pirmkārt tā ir ļoti svarīga. Es tiešām domāju, ka tas ir kā visos arī Latvijā dokumentos un Pasaules veselības organizācijas dokumentos ir rakstīts, tas ir tas pamatakmens, tā svarīgākā sastāvdaļa primārā aprūpe. Latvijā ģimenes ārsts personīgā pieredze saistībā ar bērniem man ir tāda, ka nekad mēs neesam izmantojuši valsts sniegtos pakalpojumus šajā jomā. Vienmēr esam izmantojuši tikai maksas medicīnu. Līdz ar to droši vien izvēlējušies speciāli pediatrus. Jā? Protams, jā, jo tā ir viena no Latvijas problēmām. Skaidrs, ja tev ģimenē ienāk bērni, konkrēti es personīgi esmu gājis pie sava ģimenes ārsta brīžos, kad tas ir vajadzīgs, bet bērnu aprūpes es uzticējis pediatram, tātad privāti, pērkot šo pakalpojumu, visu, kas valstī ir paredzēts, ejot tam cauri, tikai darot to maksas kārtībā. Tāpēc, ka mēs zinām, ka pediatrs tomēr nav ļoti plaši pieejams un par to liecina droši vien arī ikdienā bērnu slimnīcā garās rindas, kur brauc ar bērniem, arī bieži vien pēc ģimenes ārsta rekomendācijas pārbaudīties, lai apskata speciālistu un tam līdzīgi. Tieši sēžot tad uzņemšanā un gaidot to iespēju, lai pārbaudītu veselību. Bet vispār mums ir līgums ar valsti arī pediatriem. Protams, jā, tikai viņi nav daudz. Jā. Gun, tev var tāda pieredze? Es gribētu teikt, ka mani dēli abi divi ir lieli, jau pilngadīgi lieli vīrieši, tad es gribētu teikt tā, un piekrist Lienai, ka pašā sākumā, kad viņi bija maziņi, mēs gājām tieši to pašu ceļu. Speciālists, pediatrs, neizmantojot šo te valsts sniegto bezmaksas iespēju, jo vēlējāmies, lai tiem bērniem būtu kvalitatīva aprūpe un arī pieredze pirmā pie ārsta. Ja runājam par ģimenes ārstu, tad es nevarētu teikt ļoti pozitīvas atsauksmes arī par ģimenes ārstu darbu, teiksim, bet man liekas, ka ģimenes ārstam būtu jābūt tam cilvēkam, tam ārstam, pie kura bērns aiziet, jo, teiksim, apzinātā vecumā jau, lai viņam ir šī pirmā saskarsme ar ārstu, lai viņam ir pozitīva viņa.
lai viņam pēc tam, es atvainojos, nerieptos iet pie ārstiem, jā, vai pārbaudīt savu veselību, lai saprastu tālāk, vai nav kādas, teiksim, problēmas dzīvē, veselības tālāk nerodās. Tā kā es domāju, ka tā ģimenes ārstu schēma šobrīd Latvijā, kas mums ir, viņi ir ļoti smagnēji, ģimenes ārsti ir ļoti noslogoti ar ļoti daudz pacientiem, viņiem nav laika kvalitatīvai šai te pirmajai aprūpei priekš bērniem konkrēti. Un arī, protams, daudz arī atzīst to, ka viņi mazus zīdaiņus negrib ņemt, jo viņiem nav šo specifisko zināšanu, un pie viņiem, ja ģimenē pat ienāk šis bērniņš, viņi saka, pameklējiet citu ģimenes ārstu tieši savam mazajam bērniņam, vai ne? Tieši bet redz, tā, tu minēji to, ka nenobiedēt bērnu no šī ģimenes ārsta, un līdz ar to tad būt šai te draudzīgajai vizītei un sarunai, tāpat laikā, lai arī nav tā, ka tā aiziešana pie šī ģimenes ārsta izvēršās tikai par tādu papļāpāšanu, jo piedod, ja mēs paskatāmies, kas tam ģimenes ārstam tajā brīdī būtu jānovērtē bērnu veselībā, tad tas būtu orgānu, to sistēmu, pārbaude, ādas, elpošanas, sirdsdarbības, stāja, gaita, kontrolēt sirds un asinsvadu sistēmu, būtu jāsāk no 3 gadu vecuma sākt mērīt asinsspiediens, reizi gadā būtu jāveic asins analīzes, lai kaut kādas slēptās slimības konstatētu. Tās nebūtu nav tās procedūras un darbības, kas varbūt bērnam būtu simpātiski. Un jāsaka godīgi, es kā vecāks pat gribētu, lai tas daktars to katru reizi izdara, bet man liekas, ka nevienmēr tieši tā iziet cauri visam šim es tev piekrītu, pasākumu te ir jautājums par to, par ārstu noslogotību, par to, cik viņi ir empātiski, cik viņi ir, teiksim, ar pozitīvu pieredzi darbā ar bērniem. Ja? Jo ārsti ir dažādi. Par pieredzi tādu un spējām, kā viņi spēja vispār ar bērniem kontaktēties un strādāt. Tas ir jau, teiksim, dziļāks jautājums, jau izglītības jautājums, ārstu izglītības jautājums, ģimenes ārstu izglītības jautājums jau pirms tam, jau ne tikai ģimenes ārstu, arī citu speciālistu, cik mēs zinām. Tev vēl ir nepilngadīgi bērni arī, jā? Vairāk. Jā, redz, lielākā daļa. Lielākā daļa, jā. Tad, tu tieši tā apzināti tiešām arī dari, ka reizi gadā tur centies nodot asins analīzes un viņus mēs skatāmies pēc saprāta un pēc pediatra rekomendācijām, jo droši vien jau tā ļoti svarīgā sadaļa, kur arī tā ģimenes ārsta loma ir ļoti liela, ir uzticēšanās ārstam, kurš tevi pazīst, kurš pazīst tavu bērnu kopš bērnības, kurš ir sekojis līdz, kā bērns aug, attīstās un arī spēj novērtēt, vai tiešām tas asinsspiediens tādā brīdī ir jāmēra vai nav jāmēra, jo skaidrs, kad valsts un noteikumi jau atrunā visas tās lietas, kas būtu vēlams un vajadzīgs, un tad ir tā reālā dzīve, nevienmēr varbūt tieši pilnīgi viss komplekts ir vajadzīgs, līdz ar to tur, man liekas, ir ļoti svarīgs aspekts uzticēšanās ģimenes ārstam vai mūsu gadījumā pediatram. Un, protams, ka no valsts viedokļa, piemēram, mana pieredze ar bērniem nokļūt slimnīcā ar 4. Man ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Ja? Jo mums nav nepieciešamība braukt uz uzņemšanu, gaidīt rindā, nokļūt uz dārgu salīdzinošu pakalpojumu bērnu slimnīcā, terciārā iestādē, tāpēc, ka man ir labs pediatrs, kurš ir atsaucīgs, kurš laikā ceļ klausuli, vienalga, vai tā ir brīvdiena, vai tas ir vakars, jo mēs saprotam, ka ar bērniem tā ir tā specifika, ar sevi tu saproti, un viņi saslēdz brīvdienās. Protams, piekdienas vakarā tas parasti notiek, vai sestdienā un tam līdzīgi, un tur, protams, ģimenes ārstam ir savs darba laiks, bet man liekas, Rīgā varbūt tā situācija ir nedaudz labāka, tāpēc, ka ārsti arī apvienojas, ir tās prakses lielākas, un līdz ar to tu vari arī veidot tādas dežūras, tu vari būt daudz elastīgāks, jo jūs esat vairāk, jūs esat kolektīvs, līdz ar to tu arī var nodrošināt vairāk šos pakalpojumus reģionā, līdzīgi kā pilnīgi visā veselības nozares speciālistu kontekstā trūkst speciālistu. Un tad rodas šīs problēmas, ka nav tās pieejamības, ka ārsti tiešām ir ļoti pārslogoti, un arī, protams, ka viens ārsts visu nevar zināt. Klau, bet labi, tātad tavi bērni, kā saka, ir privāta pediatra uzraudzībā, bet viņiem tāpat ir valsts nozīmētais ģimenes ārsts, oficiālais. Droši vien, Kā šī informācija nonāk līdz šim valsts ģimenes ārstam, kuram patiesībā ir jāuzņemās savā ziņā atbildība, tā skaitā par taviem bērniem, ka viņi veic šo te profilaktisko uzraudzību. Jā, nav bijusi interese vai pat saņemt.
Jā. Bet vai šis ģimenes ārsts ir interesējies pie tevis un prasījis to informāciju? Jūs redzat to sistēmas paradoksu? Un galvenais, ka tā statistika, ko arī rāda, labi, visu cieņu pazīstot tevi, droši vien ģimenes ārsts arī uzticās tev, ka tu noteikti rūpēsies par saviem bērniem. Bet vispār tā statistika no 23. gada ir tāda, ka, ņemot vērā, ka it kā šī te bērnu profilaktiskā apskatē būtu jānotiek reizi gadā, tad principā katrs 3. bērns tikai reizi gadā tiek apskatīts, un jāsaka, ka intensīvāk tie ir bērni līdz 1. klasei, un tad, kad jau ir pēc 1. klases, ģimenes ārsti savus pacientus bērnus ierauga arvien retāk un retāk un retāk. Ja? Un tad, kur tad paliek šī ģimenes ārsta atbildība tomēr nokontrolēt to situāciju? Protams, jo diez vai šīs 2/3 ir tādi, kas izmanto tikai privātu medicīnu. Un par to būtu vislielākā sāpuma pārdzīvojums, ka izkrīt no palīdzības sistēmas tie bērni, kuriem nav šis vecāku resurs, kuriem īstenībā droši vien visvairāk vajadzētu šo atbalstu un šo palīdzību, šo uzraudzību rūpīgo, bet šeit jau, mēs šodien par medicīnu, bet to var redzēt arī izglītības sistēmā un citās sistēmās, diemžēl, ka nav šī vērīgā uzraudzība, jo tu vismaz tiešām var pieznīt un uzjautāt, vai viss kārtībā, un, protams, ka ģimenes ārsti arī ir saprātīgi cilvēki, droši vien var novērtēt, kur ģimene spēja parūpēties un kur nespēja parūpēties, un tad droši vien tam lielākam fokusam būtu jābūt uz tām ģimenēm, kur mēs redzam, ka tās ir riska ģimenes un kur visdrīzāk vecāki paši neparūpēsies par šo bērnu veselību. Jā, bet zini kā, jau šobrīd tajā visā aizņemtības ciklā un tajā, kā mēs pieejam lietām, izskatās gandrīz, ka mums katra otrā no šī viedokļa būtu jāvērtē jau kā tāda riska ģimene, kur nelīdz galam veic vecāku pienākums. Mums laukos ir ļoti daudz lauku reģionos šādas riska ģimenes Latvijā, jo vecākiem vienkārši nav resursu, lai viņi varētu tikt līdz tiem ģimenes, nerunājot par speciālistiem, līdz pat ģimenes ārstam, jo ģimenes ārsts atrodas kādā lielākā pilsētā, līdz kurienei bērni nevar nokļūt vienkārši. Jā, Guna, tu iepriekš man jau aizkadrā ierunājies par to, ka viena specifiska lieta ar profilaktiskajām apskatēm ir tā, kas ir domāta bērniem, kas nodarbojas ar sportu. Proti šie sporta dispanseri, kas arī mums savā ziņā, mums ir šis piedāvājums noklāts it kā no valsts puses, bet tad ir jautājums, vai visi pirmkārt iziet šo profilaktisko pārbaudu tie bērni, kas nodarbojas sportu, un cik tas ir kvalitatīvi? Es domāju, ka lielākā daļa no šiem bērniem iziet šīs pārbaudas, jo ja viņas ir kādā sporta skolā, trenējās, tas ir obligāts, tas viņiem ir jādara. Jautājums ir par to kvalitāti, ko piedāvā no valsts puses šajās pārbaudēs. Ja? Ir ļoti jauki, ka mums šobrīd ir vesels centrs bērnu slimnīcā izveidots, telpas skaistas, aprīkojums, dažādu testu iespējas ir, bet jautājums ir par to, cik kvalitatīvi šie ārsti veic šīs pārbaudas. Vai problēma ir ārstos vai viņa trūkumā? Es negribētu teikt, ka šajā gadījumā tas būtu trūkums, jo es zinu, ka, teiksim, šajā valsts nodrošinātajā pakalpojumā, kas ir bērnu slimnīcās, šeit ir konkrēti ārsti, kas ar konkrētām pārbaudēm strādā. Tā kā es negribētu teikt, ka tas būtu ārstu trūkums. Es domāju, ka tā varētu būt, es gribētu teikt, ka tā ir kvalitāte un tā pieeja, kā viņi to dara. Ja? Jo, man liekas, nevar strādāt vai pārbaudīt šos sportiskos jauniešus, kā to darīja 20-30 gadus atpakaļ, ja? Ka tomēr ir jaunieši savādāk šobrīd, ar dažādām fiziskajām dotībām un dažādu veidu, un visus nevar likt vienā maisā ar vienādiem, teiksim, kaut kādiem testiem tikai. Jā. Tas ir jautājums par šo testiem. Jā, bet tieši par to, ka ir gadījumi tādi bijuši arī no manas pieredzes, ka mēs saņemam atbildes no šī saucamā sporta dispansera, kā viņi kādreiz sauca, un mēs kā vecāki un treneris saķer galvu, jo tur ir... Sportam nē. Sportam nē, un aizdodoties uz privātu, teiksim, medicīnas institūciju, kas veic šīs pārbaudas, kā sporta laboratorija, ārsti ieraugot šo slēdzienu arī saķer galvu, veicot visus testus. Jā, to es klausos ļoti uzmanīgi, ņemšu vērā, nodošu informāciju kolēģiem, jo man nav bijusi personīga saskarsme, tad, kad man dēls profesionāli trenējās, es gāju, atkal jau uz Olimpisko centru, pie profesionāļiem nebija izveidots vēl šis sporta centrs bērnu slimnīcā.
Mums ir arī ļoti labs atsauksmes par šo centru, tāpēc droši vien ir dažādi. Jau, ka tiek tā kvalitāte koncentrēta. Tiek koncentrēta un tā zināšanas tiek koncentrētas un droši vien, varbūt sākums un ir, kur vēl augt, bet Guna, paldies. Es noteikti aprunāšos ar kolēģiem. Bet es gribēju varbūt vienu lietu akcentēt, kur parasti vecāki tā kā sagumst tajā, ka viņi nezin, kā tālāk rīkoties. Proti, tu esi aizvedis to bērnu pie ģimenes ārsta, konstatējis, kad ir kaut kāda tā problēma, tā ģimenes ārsts izraksta nosūtījumu un tālāk tu ar to nosūtījumu sēdi mājā un domā, ko tālāk, kur man ir jāiziet diagnostika kaut kāda, speciālists jāatrod tas. Proti, ko jūs sakat par to, ka mums iztrūkst ģimenes ārsta vadīta veselības aprūpe, kas ir jau iziet ārpus ģimenes ārsta kabineta? Jā, tas izklausās kā sapnis, Elīna. Zinot tiešām to realitāti, tās aizkulises, protams. Bet vismaz bērniem. Protams, tur tāpēc jau ir tas vēlamais formāts ģimenes ārstu praksēm būtu šīs kopprakses, kur ir māsa, kur ir papildus resursi, jo, protams, ka ģimenes ārstam tas pat nebūtu jādara. Viņa resursi ir pārāk dārgs un pārāk rets, lai viņš vēl vadītu šo procesu, bet tāpēc ir māsa, tāpēc ir citi kolēģi kolektīvā, kuri var uzņemties un palīdzēt šo, jo atkal jau, pieņemsim, droši vien mēs varēsim norentēties, aiziet, izdarīt, atrast, bet ir jārēķinās, ka vecākiem ir ļoti dažādas spējas organizēt lietas, tiešām saprast un nodrošināt, pat ja viņiem ir ļoti dziļa un patiesa vēlme, to visu izdarīt. Un ar to mēs saskaramies ar Bērnu slimnīcas fondā. Nevienmēr vajag tikai materiālu palīdzību. Citreiz mēs redzam, ka šis vecāks vienkārši nesaprot, un es viņu arī saprotu, ka viņš nesaprot, jo sarežģītāks bērnam un kompleksāks ir veselības vajadzības, jo tam vecākam ir jākļūst par tādu diezgan augstu līmeņu menedžeri, kurš atradīs to, sapratīs, ka tas pienākās, tas nepienākās, labi, arī tas ir jāspēj noskaidrot. Arī mana pieredze, godīgi, ir bijusi līdzīga, ka ģimenes ārsts patiesībā nezin, kā tālāk ko man rekomendēt, kuru ceļu iet, viņš nezin, ka ir piemēram kaut kāds īpašs reģistrs Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas mājaslapā, kur var pieteikt kaut kādus īpašos gadījumus, kas būtu ārkārtas gadījumi, kas varbūt ir jāizskata ārpus rindas. Ģimenes ārstam ir jāveic šī atzīme, lai tas pātrināti varētu nokļūt. Un tad tu sāc skriet šo ceļu, speciālistu ceļu, tu nokonstatē, ka valsts pieejamais pakalpojums nav, vai ir rinda tur uz pusgadu, tu sāc iet šo te maksas medicīnas ceļu, un vienā brīdī tas apstājas, jo tālākā, piemēram, diagnostika bērnam ir veicama tikai Bērnu kliniskās universitātes slimnīcās, jo privātie nemaz neuzņemās tādu veikt bērnam. Un tu pat ar visu savu vēlmi vai iespējām samaksāt tālāk netiec. Absurds. Bet es gribēju varbūt vēl tad tālāk, skaidrs, ja mēs izējām ārpus tā ģimenes ārsta, tad ir tie speciālisti, pie kuriem nosūtījums tā kā nebūtu vajadzīgs, un tie ir mums pirmās pieejamības. Tie nav daudz, godīgi, lielākoties visiem speciālistiem tomēr ir vajadzīgs šis ģimenes ārsta nosūtījums, un dažreiz ir tā, ka tu zini, ka tu ies pie tā speciālistu, izstāvēs to garo rindu un liekas, jēgpilni būtu, ka es jau pie tā speciālista aizietu ar kādu izmeklējumu. Bet nē, šo izmeklējumu ģimenes ārsts nevar dot nosūtījumu uz viņu. Līdz ar to, tu izstāvēs to 6 mēnešu rindu, tu aizies pie tā doktora, un tu jau zini, ka viņš vienīgais, ko tev pateiks, ka ir nepieciešams šis izmeklējums, tad tu nākošais gaidīs rindā, ka uz to izmeklējumu, un pēc tam tu atkal gaidīs rindā, lai ar šī izmeklējuma rezultātiem, gandrīz grieztos pie tā speciālista. Kaut kāds tāds... Tur var kaut ko saprast un var kaut ko nesaprast. Saprast var to, ka ir kaut kādiem vārtiem jābūt. Jo, protams, ka mums kā vecākiem bieži vien liekas, es gribu zināt to, un varbūt man liekas tā un tā. Un tas viss maksā valstī, ir kaut kādas izmaksas, un tāpēc skaidrs, ka kaut kādiem vārtiem ir jābūt. Un tas ir Latvijā ģimenes ārsts. Jautājums ir par kompetencēm citreiz, par ieinteresētību un tā tālāk, bet, skaidrs, ka Latvijā ir daudz brīnišķīgu un labu ģimenes ārstu. Bet, tā sistēma pēc tam par to pieejamību jautājums, cik ilgi tev ir jāgaida pie šī speciālista. Un atkal jau ģimenes ārstam šobrīd ir radīta jau kādu laiku tā iespēja
dot šo atzīmi pātrinātā kārtībā, ja patiešām viņš redz, ka bērnam ir nopietni riski vai potenciāli jau pat viņam konstatējama saslimšana, tikai vajag arī, protams, speciālistu atzinumu un izvērtējumu, tam baidzētu būt šim palīdzošajam mehānismam. Elīna, tieši tas, ko tu teici, vai ģimenes ārsts, viņam tas būtu jāzina, vai ne? Bet es pati esmu bijusi situācijās, kur es arī saku, bet ziniet, ir šāda sistēma, jūs varat šo atzīmi likt, ja jums tas liekas, šis gadījums, jā. Tā kā... Bet to atkal nevienā likumā tu nevar ierakstīt. Izlasiet lūdzu noteikumus šī gada, ar kuriem jūs strādāsiet. Vienmēr sakot, vecākiem ir savu veidu eksāmeni jānoliek, pirms viņi kļūst par vecākiem, jo tomēr tā bērna arī veselības aprūpas vadīšana ir nopietnas pasākums. Gun, tu minēji par kaut kādām lietām, kas tev varbūt tā nedaudz skepsi izraisa, ko ģimenes ārsts drīkst pats veikt šajās profilaktiskajās apskatēs. Piemēram, redzes pārbaude. Tas ir tas, ko drīkst pats ģimenes ārsts veikt, vai viņam obligāti vienmēr ir jānosūta pie acu ārsta? Viņam nav vienmēr jānosūta pie acu ārsta. Mums likumdošanā ir noteikti konkrētie vecumi, kuros vecumos bērniņam kopš dzimšanas ir jāveic acu skrīningi, redzes skrīnings. To var veikt arī ģimenes ārsti. Ja viņi redz, kad ir kādas padziļinātākas vairāk problēmas vai ko, tad viņi nosūta tālāk jau pie acu ārsta, pie oftalmologa. Jautājums ir par to, vai ģimenes ārsti, kā mēs sākumā jau runājām, vai viņiem ir zināšanas atpazīt to brīdi, kad ir vajadzīgs, teiksim, šie padziļinātie izmeklējumi jau tālāk. Un, ja arī bērniņam viss ir kārtībā ar redzi, tad būtu nepieciešams, ka ģimenes ārsts savas kompetences ietvaros un savas atbildības ietvaros veic šīs te redzes attiecīgi pārbaudas. Liels sasāpējs jautājums, cik es zinu, ir tas, ka jebkuram bērnam, dodoties uz skolu, uz 1. klasi, ir nepieciešama izziņa no acu ārsta. Viena no izziņām, kas ir nepieciešama no acu ārsta, viņam ir vajadzīga. Šīs izziņas, sākot skrīningu, pārbaudu un pēc tam šo te izziņu izsniegt, var arī ģimenes ārsts, ko, diemžēl, ļoti daudz ģimenes ārsti nedara. Jo daudz pasaka, ka mums nav tāda zināšana, mums nav tādas kompetences, lai mēs varētu izsniegt šādas te izziņas priekš skolas. Bet varbūt, ka tas pat ir tieši labi, jo nedod Dievs, viņi izdos izziņu un viņi apzinoties to, ka viņiem pietrūkst šīs kompetences novērtēt. No vienas puses varbūt labi, tas, ko tu minēji, no otras puses tas ir ļoti liels sloks acu ārstiem, kur strādā ar bērniem, kuru mums Latvijā katastrofāli trūkst. Un kuriem tiešām būtu jāstrādā tikai ar tiem, kuriem ir problēmas, kuriem ir grūtības, un tad pieslēdzās šie speciālisti, jo arī atkal jau par budžetu laikam mēs vēlāk, bet tas viss maksā naudu. Un tad, kad ir noslogot arī bērnu slimnīcas acu klīnikas speciālisti pēc šādām izziņām, kur nāk absolūti veseli bērni ar labu redzi, tas ir valsts resurs, mēs visi par to maksājam, pārmaksājam milzīgi. Jo šeit ir mazliet papildināšu to, ko Liena teica, jo šobrīd likumā ir ierakstīts, ka šīs izziņas drīkst izsniegt acu ārsti un ģimenes ārsti. To nedrīkst izsniegt ne optometrists, kurš arī to varētu darīt, un šādas izziņas. Tie, kas briļu veikalos strādā. Bet viņi ir kvalificēti speciālisti, un viņi ar to varētu visu izdarīt. Bet mums šobrīd likumā ir tas ierakstīts, un līdz ar to jau tā praktiski neesošie bērnu acu ārsti, ir ļoti noslogoti. Ko mums vēl nedara ģimenes ārsti? Ko viņiem principā vajadzētu darīt? Es tā zinu, piemēram, pieredzi no tuvām ārzemēm, Vācijā ģimenes ārsts pat ir gatavs mazu šuvītu uzlikt, un veikt tādas mazas ķirurģiskas manipulācijas. Bet vai tad mūsu ārstiem nav šo zināšanu un kompetenci to darīt? Grūti pateikt. Gan jau, ka viss tomēr pabeidz medicīnas akadēmiju. Jautājums ir, protams, par to, skaidrs, ka
operējošs ķirurgs ir operējošs ķirurgs. Viņš to dara katru dienu, ne? Un tur ir tās prasmes tiek turētas konkrētā līmenī. Nu, ģimenes ārstam tā lielākā tā daļa darba specifika ir cita. Es domāju, atkal tas ir tas jautājums par kopraksēm, kur to var īstenot un sniegt tādu daudzpusīgu primārās veselības aprūpes pakalpojumu. Nu, tas kaut kādu iemeslu netik labi Latvijā attīstās. Ir kaut kādi šīs salas, ja, kur ir izdevies, bet viņu ir kaut kāda iemesla dēļ ļoti maz. Un par tiem iemesliem man ļoti grūti komentēt, jo tās labās salas rāda, ka to var izdarīt esošajā rāmī, ka tas ir iespējams. Ja? Līdz ar to nevarētu teikt, ka viss tā sistēma ir būvēta tāda, ka to vienkārši nevar izdarīt. Jautājums ir tad... Jā. Var, grib vai negrib, un vai par to samaksā. Ja tur, protams, jāskatās, kāda ir tā kapitācijas nauda ģimenes ārstiem, ko valsts viņiem samaksā par katru pacientu. Ja? Vai tur tiešām katra tā manipulācija ir ielikt vai nē. Piemēram, man bija ļoti nepatīkams pārsteigums, kad ģimenes ārsts atteicās veikt manam bērnam ikmēneša injekcijas, kas viņam ir nozīmētas. Liekas, piedodiet, taču ir ārsta palīgs, tur māsiņa, vakcināciju jūs veicat, iedur tadatu, taču kāds no jums māk? Nē, ikmēneša tur injekcijas, ko nozīmējis ir cits ārsts speciālists, nē, to mēs nedaram. Bērnam jābrauc uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu katru mēnesi vienkārši veikt šies injekcijas. Jo, beigās, protams, tu ej uz tuvāko kliniku, maksā par procedūru 10 eiro tikai par šo injekcijas veikšanu un viss. Ja. Un liekas, kā tas tā var būt? Ja? Tā ir. Es pat biju, es pat pasūdzējos. Ar visu savu 16 gadu pieredzi veselības nozarē, es esmu pārsteigta. Tiešām, tas ir kaut kas tādi absurdi liekas. Bet es ko interesanti izlasīju, piemēram, lai novērtētu cukura diabētu vai insulīna rezistences attīstības risku, no 10 gadu vecuma bērniem būtu jāveic ikgadējais glikozes līmeņa noteikšana asinīs. Tas man tā pārsteidz. Riska grupas bērniem. Jā, riska grupas bērniem. Tad būtu tie riska grupas, tiem, kuriem ir novērojama aptaukošanās. Tur ir noteikti kritēriji pie riska grupām. Bet aptaukošanās tagad arī mums tāda masveida sērga ir jau. Ir, jā, ar to mums ļoti švāk iet. Bērnu slimnīcā jau es nezinu, cik gadus mums ir adupazitātes kabineti, kur tieši šī pacientu grupa nāk un saņem gan tātad izglītošanos, jā, kopā gatavo un tam līdzīgi gatavo pārtiku, jā, tātad maltītes. Un tiek novērot. Ja tu drīkst, ja tev ir tie dati vispār, tu jau neesi man kā nav no galvas, diemžēl, šo datu. Kas parasti izrādās? Kas ir tie aptaukošanās iemesli? Vai tiešām tas ir mazkustīgs dzīvesveids un pārtika? Tas nav tomēr šī slimība. Nē, ir grupa, jā, kuriem ir šī kādreiz tas ir diabēts, jā, tātad, bet... Man liekas, pirmā tipa bija tas, kas ir nevis dzīves laikā tātad iegūts, jā, bet jā, diemžēl tas ir tas dzīvesveids tieši ir liels faktors, kāpēc tie rādītāji katru gadu pieaug. Un tur ir pamatā divas šīs dzīvesveida lietas, kuras nevar paveikt ne ģimenes ārsts, ne bērnu slimnīca, ne kāds cits speciālists, ko varam paveikt atkal tikai mēs, kā vecāki, sabiedrība kopumā, radot vidi, kur šīs kustības var notikt, radot vidi, kur ir veselīgs pārtiks iespēja, arī par cenu, kas nav, teiksim, pieejama tikai kaut kādai sabiedrības grupai. Un, protams, jā, tas ir skola, visa tā vide, kurā bērns atrodas. Jā, skolu ieskaitot, protams, pārtiku skolā. Es gribēju teikt par to, ka tā ir pirmām kārtām arī izglītība skolā un bērnu līdzdalība tajā, ko viņš dara, kā viņš dara, bet viņam ir jāprot to darīt. Jā. Latvijas bērnu Labklājības fonds katru gadu veic pētījumus, tādu bērnu labklājības barometru. Ja? Un tajā ļoti daudz parādās šie jautājumi par bērnu līdzatbildību, par bērnu līdzdalību, bet par ko? Pašam par sevi, par savu dzīvi, par savu nākotni, par to, ko tu dari. Un tas mūsu sabiedrībā šobrīd izglītības sistēmā nekur neparādās. Viņiem nekur neviens nestāsta par to. Tas ir tas mantotais, es teiktu. Jā, tas ir tas mantotais. Vienmēr mums ir tiesības paprasīt, ka kāds cits par mums parūpēsies, cits ieliks mums rāmīšos, pēc tam kāds cits mūs ārstēs.
Man ir pašai ļoti pozitīva pieredze, līdz ko tu ar jauniešiem sāc par to runāt. Viņi aizdomājas. Ja? Kaut tad dzīves piemērs. Mēs bijām pagājušo gadu Delīna tevis organizētajā jaukajā 1. maijā pasākumā, un mēs stāstījām jauniešiem par dažādu vecumu. Ģimeņu dienā es piebilstu. Jā. Un mēs dažādu vecumu jauniešiem tiešām stāstījām par veselīgu uzturu, par to, kā labāk dzīvot, lai pašiem būtu veselīgāks dzīvesveids. Un mums bija diezgan daudz jauniešu, kur nāca un ņēma tos bukletiņus, kuros bija arī receptes dažādas iekšā, un teica tā, hei, mamma, es vēlos šo te tu man uztaisīsi, vai tu man iemācīsi Lūk, viņu uztaisīt. Tas ir ļoti svarīgi, jo bērns var iemācīties, viņš var uzzināt, bet ja viņš atnāk mājās un tā pārtika, kas ir leduskapī, ir tāda, no kuras neko veselīgu tu nevari pagatavot. Nu, līdz ar to tur ir tas jautājums, cik arī paši vecāki ir gatavi pielāgot savu dzīvesveidu, lai bērns varētu augt pēc iespējas veselāks un nesaskarties ar dažādām jau tiešām nopietnām veselības problēmām, kas ar lielu varbūtību būs uz visu atlikušo mūžu. Nu jā, to ēdināšanas tēmu varbūt tad noslēgsim te, es varu pieminēt to, ka es esmu ļoti par to, lai vismaz 1.9. klašu grupā būtu šī te bezmaksas ēdienreize skolā, jo tā ir, visdrīzāk dažām ģimenēm un daudziem bērniem droši vien vienīgā pareizā ēdienreize. Tāda, kur tas ēdiens ir puslīdz sabalansēts. Ja? Daudziem nav šī vienīgā siltā ēdienreize dienā, kas ir arī bērnu garantijas, tā ieteikuma no Eiropas komisijas puses. Ja? Viena silta maltīte dienā, turklāt pareiza, sabalansēta. Kā, protams, katrai tai skolas ēdnīcai izdodas un tomēr. Ja. Bet labi, ejam tālāk. Tātad, ģimenes ārsts mēs redzam, ka ir, kur ir labi, ir, kur slikti, bet principā tas ideālais modelis droši vien, ka būtu, ka pirmkārt gan ģimenes ārsta prakses būtu ar plašāku šo te pakalpojumu grozu, ko viņas uz vietas dara un kvalitatīvi dara. Tad droši vien, ka tad, ja ir nepieciešama citu speciālistu iesaist, man liekas, ka ideāli būtu, ja ģimenes ārsta prakse vadītu, ja, šo bērna veselības aprūpi tālāk caur šiem speciālistiem, sekot līdz, vai vecāki laicīgi ir tiešām sameklējuši šo speciālistu, vai laicīgi ir izveikuši tās analīzes, vai laicīgi ir tikuši pie izmeklējuma, ko viņi tālāk dara. Ja? Jo pretējā gadījumā bieži vien tu tā kā palaidi, un viss, un ģimenes ārsts vairs neliekās nezinis, vai tad tu tālāk tur aizgāji, ok, mēs problēmu nokonstatējam, vajadzētu iet tālāk ārstēt, bet vai tur aizgāja vai nē, tad tas tā kā ir palicis uz vecāku pašu. Skaidrs, tā ir vecāka atbildība, un tomēr, ja šī tāda asistēšana būtu vēlama. Es teiktu, jo tas ir viss mūsu sabiedrības interesēs patiesībā, ja, lai mums tad izaug veselais bērns. Lūk, un tad, ja ir šie pavisam sliktie gadījumi, tad mēs nonākam līdz stacionāram. Ja, un tad, protams, varbūt tu vari ieskicēt, stacionārs mums viena daļa ir tas, kas ir neatliekamā medicīniskā palīdzība, ja, kas ir Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā, un tur jau arī, kas biežāk ir tie, kas griežās pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības, vai tie ir arī tie, kur līdz galam ģimenes ārsts nav izdarījis savu mājasdarbu? Daļa noteikti, jā. Jo, ja mēs runājam par tiešām tādu neatliekamo medicīnisko palīdzību, tad principā tie ir bērni ar kādu ļoti akūtu stāvokli tajā brīdī, vai tā ir ļoti akūta nopietna trauma, vai tas ir tiešām ir kaut kāds būtisks veselības pasliktinājums, bērns kādā vīrusu slimības gadījumā. Ļoti smaga norise, un ilgstoši nav varēts, pieņemsim, arī ģimenes ārstu uzraudzībā tikt galā, tad ir kaut kāds tas brīdis, kad var tikt pieņemts šis lēmums, kad ir jādodās uz bērnu slimnīcu, uz uzņemšanu, un tā. Bet, tā ikdiena jau ir redzot, es pati tur esmu sēdējusi, 3-4 stundas rindā, tāda tā realitāte ir, un nekas, iepriekšējo reizi man bija liels kauns, ka es tur sēdēju, bet tā bija toreiz man pēdējā rekomendācija, un viņš tik reti to dara, ka es tiešām paklausīju, un beigās, nevajadzēja mums tur būt, bet lielākā daļa tur bija tāda kā es, kuri, tā nevar saprast, drošības pēc, vai ne, un tur būtu, un tomēr jābūt, ka ir tas pirmās pieejamības pediatrs, kur nesēž visi bērni, labi, šobrīd tiešām arī bērnu slimnīcā, mēs esam kopš jaunās ēkas atklāšanas ambulatorās neatliekamās palīdzības daļas, ļoti centušies tā, lai
tur nebūtu tā savstarpējā vēl vīrusu pārķeršana vienam no otru un lai būtu tās plūsmas sadalītas un bērni pēc iespējas mazāk apdraudēti, bet jebkurā gadījumā slimnīca ir bīstama vieta. Un to vajadzētu atcerēties visiem, arī vecākiem, kuri tad izvērtēt pirms braukt, jo tomēr, protams, ka slimnīcā nokļūst lielākoties slimi bērni, kur ir bērni tiešām tās ir vīrusu infekcijas, un tu nekad nezini, ko tu atnesīs pēc tam uz mājām. Un tur ir rūpīgi jāveic izvērtēšana, bet skaidrs, ka ir situācijas, kur tā ir tā vieta, kur jābrauc pilnīgi noteikti. Un tad, tā ir visdrīzāk, tad lūk, ar reanimāciju, ar ātro palīdzību, kad tiek bērns atvest, skaidrs, tā ir akūta situācija, tur tam bērnam ir jābūt. Jā. Labi. Droši vien, ka lai es tā jau vairāk izjautātu, Guna, man tomēr ir jāpieskarās tam, ko tu, Guna, dari un ko tu pārstāvi, jo tad es varēšu arī jau plašāk arī klausītājiem un skatītājiem būs skaidrs, kādēļ es tev uzdodu šos jautājumus. Jā, es teikšu tā, ka es jau 5. gadu daru savu sirds darbu. Pēc vairāk kā 20 gadiem biznesā es daru savu sirds darbu. Mūsu labdarības organizācija Ronald McDonald House Charities Latvija ir liels starptautiskas organizācijas sastāvdaļa, un mēs 15 gadus jau Latvijā nodrošinām programmu ar nosaukumu Bērnu mobilais veselības aprūpes centrs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs sadarbībā ar Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcu, ar ārstiem no slimnīcas un arī no citām medicīnas iestādēm, mēs dodamies izbraukumos uz Latvijas reģioniem. Ja 15 gadus atpakaļ, tad, kad šo programmu mēs uzsākām, mēs domājām tajā laikā, ka jā, situācija ir smaga, ārstu trūkums reģionālos, speciālistu trūkums reģionos, kas konsultē bērnus, ir katastrofāls, un ka ar gadiem šī sistēma, teiksim, uzlabosies, un mums vairs nebūs tik daudz darba, kā tas bija 15 gadus atpakaļ, tad es varu teikt, ka situācija ir pilnīgi pretēji šobrīd. Ārstu trūkums ir vēl katastrofālāks nekā tas bija tajā laikā. Pieprasījums mums pēc mūsu pakalpojumiem ir ļoti liels, un kapacitāte mums ir tik, cik viņa ir, jo katrā izbraukumā mēs dodamies ar 2, maksimums ar 3 ārstiem. Mēs dodamies, mums šobrīd komandā ir 20 ārsti no 11 dažādām specialitātēm, un pieprasījums ir ļoti liels. Es ieskicēšu, tad, ja jūs esat pamanījuši tādus lielus autobusus, kas vienu lielu, tādu lielu krāšņi apkrāsotu, tur ir bērniem zināmā McDonald's zīmīte virsū, bet galvenokārt es informēju par to, ka šis ir šis mobilais veselības aprūpes busiņš, kas brauc uz reģioniem, tad tie esat jūs, un liels paldies, ka jūsu mērķos ir arī tas, ka jūs īpaši atbalstat daudzbērnu ģimenes, un mūsu daudzbērnu ģimeņu biedrības reģionos ir bijuši, kā teikt, ļoti bieži jūsu sadarbības partneri savā ziņā, vai tie, kas aicina un mēģina arī jūs norganizēt un mēģina piespiest pašvaldību nākt jums pretī, ierādīt kādu to vietu, kur jūs varat apstāties ar šo busu, palīdz organizēt laikam arī šīs rindas, vecāku rindas un pacients, lai jums arī tad būtu skaidrs, kuru speciālistu gaidīt un kuri būtu. Tā mūsu biedrības gan Daugavpils skatos ir aktīva, Jelgava ir aktīva, ar vienmēr jūs gaida ar lielu prieku. Jā, mums ir tā, ka šobrīd mums ir gandrīz 50 dažādas vietas Latvijā, uz kurām mēs braucam izbraukumos. Un daudz mums jautā, kādēļ mēs nekur nepublicējam, kāds ir mūsu izbraukuma grafiks, kad mēs kur būsim, vai kā mēs zinām, uz kurieni mums tieši braukt. Tad, kā jau tu minēji, mums ir ļoti plašs sadarbības koordinātoru tīkls Latvijā. Tās ir dažādas nevalstiskās organizācijas, kā daudzbērnu ģimeņu apvienība vai māmiņu klubs vai dažādi citi. Mums ir ļoti labi sadarbības partneri, pašvaldības sociālie dienesti, skolas, bērnu dārzi, arī citas aktīvie vecāki, citi,
kas ir saorganizējušies, un ir arī daži ģimenes ārsti reģionos, kas ar mums ļoti labprāt strādā. Bet tie ir tie aktīvie un tādi, kuri tiešām rūpējas par saviem bērniem, par kas ir viņu aprūpē. Jā, un tad kā tas notiek? Tad šie koordinātori vislabāk zina tās vajadzības, kādas ir viņu kopienas bērniem, viņi zina tos pakalpojumus, tos speciālistus, ko mēs nodrošinam, un tad viņi mums piesaka šos izbraukumus. Un tāpēc arī mēs nekur nepublicējam, kad mēs kur būsim, jo mēs braucam, ka mēs sakam pēc pieprasījuma. Un pieprasījums vienmēr ir 100% jau aizpildīts. Jā, un tad koordinātori ir šie cilvēki, kuri arī veic pierakstus pie mūsu speciālistiem, jo mēs esam ne tikai labdarības organizācija, bet tādēļ, ka daram to, ko mēs daram, mēs esam oficiāli medicīnas iestāde arī. Un kā pie jebkuru speciālistu medicīnas iestādē ir jāpierakstās. Jā, tad šie koordinātori ir tie, kuri veic konkrēti pierakstus pa konkrētos laikos, kurš bērniņš pie kuru speciālista tad arī nāks pie mums. Jā. Nu tā, es lasīju 24. gada pārskatu Ronald McDonald's House Charities Latvija vai jūsu mobilais veselības aprūpes centrs ir bijis 134 izbraukumos uz 47 vietām Latvijā, nodrošinājis 6100 medicīniskās konsultācijas 4780 bērniem Latvijas reģionos. Iespējīgi, jo jūsu tāda finansiālais pārskats aptuveni 350,000 ziedojumos saņemtā naudiņa, kuru jūs arī iztērējat, un uz to konsultāciju skaitu sadalot, vidēji sanāk tāda 57 eiro uz vienu šo konsultāciju. Un tad iedomājieties, tur ir tāpat šie te algotie daktori iekšā, tur ir tātad visas šīs te iestādes un jūsu biedrības visa administratīvā kapacitāte ielikt, un arī, protams, šī te medicīniskā busiņa, kā ēka, pārvietojamās ēkas, uzturēšana. Tieši degviela ir viens no svarīgākajiem resursiem, tā ir degviela, kas mums ir nepieciešams, jā. Un jā, tu pilnīgi pareizi minēji, mums katru gadu, pagājušo gadu mums tas bija rekord konsultāciju skaits. Vidēji katru gadu, lai, teiksim, arī mana komanda neizdegtu, mūsu menedžeri neizdegtu, un šoferītis un ārsti arī pie mums strādā tikai savās brīvdienās no pamatdarba vietām. Jā, tas viņiem ir kā arī viņu misijas darbs. Jā, tad, vidēji katru gadu mēs cenšamies 5500 tās konsultācijas apmēram tā. Tā ir tad jūsu tāda maksimālā kapacitāte. Tā ir tā kapacitāte, jā, bet, kā es teicu, tas pieprasījums būtu. Pieprasījums ir tikai ar augošu tendenci, jo mums, diemžēl, ir daudziem jāatsaka, un pēdējo gadu laikā mums ir ļoti daudz jaunas vietas nākušas Latvijā klāt, kas ar mums vēlas sadarboties. Līdz ar to, ka, ja mēs, teiksim, uz Liepāju kādreiz braucām 2 reizes mēnesī, kur mūs vienmēr ļoti gaida un uzņem ļoti labi, ja, tad šobrīd uz Liepāju mēs varam braukt vairs tikai reizi mēnesī, jo mums ir arī vēl daudz citas vietas, kas mūs ļoti gaida arī, jā. Liena, cik daudz tu esi iesaistīta tieši pašas slimnīcas darbībā? Vai tomēr bērnu slimnīcas fonds ir tā ļoti nodalīts? Un kāda ir tā jūsu sadarbība? Mēs esam neatkarīga organizācija, nevalstiska, bet skaidrs, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar bērnu slimnīcu un sadarbojamies. Bet jūsu akcionārs ir tieši slimnīca? Ne. Tie ir bērnu slimnīcas dibinātāji, lielākoties bērnu slimnīcas ārsti. Liela daļa no viņiem tur vairāk arī nestrādā. Tas ir viņu toreiz pieņemts lēmums. Mums būs nākamgad 25 gadi organizācijai apritēs, un tas bija viņu lēmums, lai sekotu citu valstu, rietumu valstu paraugam, kur tiešām saprotot, ka bērnu veselība ir ļoti dārga, diemžēl, tad, lai arī Latvijas bērniem būtu iespēja slimnīcu attīstīt pēc iespējas labāku, gan vides ziņā, gan arī, protams, pakalpojumu ziņā. Viss kaut kas ir dzīvē mainījies Latvijā, protams, ka tajā laikā tā bija lielākoties humanitāra palīdzība, un par tādām lietām fonds, teiksim, rūpējās, kas mūsdienās nebūtu iedomājami. Tur vienreizēji lietojamās šļirces, piemēram, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, bet tie pamatprincipi, es teiktu, ka ir īstenībā tie paši. Tas ir ieguldījums ārstos, viņu izglītībā un spējās un prasmēs, saprotot, ka viņi ir mūsu galvenais resurs.
protams, arī, lai tā vide būtu bērniem un vecākiem draudzīga, ļoti daudz mēs esam nākuši klāt, likuši to atbalstījuši vecākiem, saprotot viņu lomu un nozīmi un tiešām bieži vien arī bezpalīdzīgu stāvokli tajā situācijā, kad bērns smagi saslimst, ka tu zaudē darbu vai kļūst darba nespējīgs uz kādu laiku, un tur ir ļoti daudz sociālajie jautājumi, kas ir jārisina īstenībā arī mums kā Bērnu slimnīcas fondam iesaistoties, jo tās nav atdalāmas jomas bērniem, kuri ir tiešām smagi slimi un ilgstoši slimi. Es atceros, ka savā laikā, tad, kad jūs bijāt izdomājuši to vecāku māju, būvēt bija ļoti liela pretestība no ministrijas puses. Ministri toreiz iecirtās un teica, ka ko te lien vispār tāds nevalstiskais sektors iekšā ar kaut kādām savām... Es domāju, mēs daudziem neesam patikuši. Varbūt joprojām nevienmēr mūs gaida ar atplastām rokām. Jā. Un es tev gribētu... Jo tur mainās. Un toreiz bija jāmainās, un tagad atkal ir kaut kādas varbūt citas lietas, kur ir jāmainās šiem priekšstiem, šīm tradīcijām vai tām, kā ir ierasts darīt, jo, protams, ka kādreiz medicīnas aprūpē vecāks no bērna bija nodalīts. Vecākam nebija jāmaisās, tā teikt, pa vidu, kur medicīnas personāls dara savu darbu, tad, protams, ka tas jau sen ir mainījies. Bērni, es domāju, ka pacienta tiesības, protams, ir un arī, es domāju, ka arī medicīnas personāls ar gadiem ir tiem, kuriem bija tā pretestība, es domāju, ka arī viņi ir novērtējuši, ka tas vecāks īstenībā var izdarīt ļoti lielu darbu, esot šajā komandā. Ja viss tur ir tā produktīvi un nav šīs saķeršanās, tā ir mana teritorija vai kā tam līdzīgi, tad, protams, ka pirmkārt bērns iegūst ļoti daudz ko, ja vecāks ir blakus, ja tas vecāks pats ir spējīgs un vēlas piedalīties, jo, diemžēl, ir ļoti dažādi. Tā arī, kad ir jālūdz, lai vecāks varbūt nenāk, jo tas bērnam tieši nepalīdz, un nodara kaitējumu. Bet lielākoties, protams, ka vecāki ir ļoti palīdzoši, viņi klātbūtne ir palīdzoši, viņi arī daudz var palīdzēt medicīnas personālam iesaistoties procesā, piemēram, onkoloģijas nodaļā, kur tas tiešām ir mēnešiem ilgi, vecāks kļūst par ļoti svarīgu aprūpētāju, bet vienlaikus vecāks kļūst darbnespējīgs uz to laiku, viņš nevar satikt varbūt citus bērnus tik bieži, kā gribētos, nevar būt kopā kā ģimene, un vecāku māja, man liekas, ir bijusi tiešām ļoti liela loma, un joprojām ir. Cik jums ir vispār to vietu? Gultas vietas mums ir 20, un pagājušajā gadā palika aptuveni 1400 vecāki, un tas, par ko pirmā istaba īstenībā tos 15 gadus atpakaļ, jo vecāku māja nākamgad būs 15 gadi, bija tētu istaba. Un tēti joprojām un arvien vairāk ir iesaistīti bērnu tādā aprūpē arī bērnu slimnīcā, par ko, protams, ir tāds liels prieks, jo tur ienāk cita enerģija, tomēr ir arī svarīgi, ka mamma ir iespēja, ka viņu kāds nomaina, un viņa arī tiek pie brāļiem, māsām un atpūsties un tam līdzīgi. Tā kā, jā. Tas, par ko mēs šobrīd runājam, ir mūsu organizācijas viens no pamat lielajiem darbības lokiem visā pasaulē. Mēs esam 69 valstīs un reģionos. Viena no mūsu pamatprogrammām ir vecāku mājas. Jā, mēs mācījāmies daudz. Atceros, ka man ir stāstīts, ka savā laikā mēs šo vecāku māju vēlējāmies bērnu slimnīcā uzbūvēt, bet mums ministrija toreiz pateica, nē, un es esmu ļoti priecīga, ka Bērnu slimnīcas fondam tas izdevās. Jā, to es pat nezināju. Un tas ir stāsts par to saucamo uz ģimeni centrēto aprūpi. Ja, kad ir šis te vecāks klāt, ka viņam ir jābūt klāt pie tā bērniņa, jo arī kādēļ vairāk kā 50 gadus atpakaļ mūsu organizācija tika dibināta, jo Amerikā onkoloģa doktora Audrey Evans saprata to, cik svarīgi ir tas, ka bērnam blakus ir vecāki tajā mirklī, kad viņš ilgstoši atrodas slimnīcā, kad viņš ir viens pats. Un tādēļ tika dibināta pirmā vecāku māja Čikāgā savā laikā, kas ir kā pasaules etalons, kopš tiem laikiem. Un, es esmu ļoti priecīga, ka šis projekts Bērnu slimnīcā ir. Par ziedojumiem. Mēs jau vairākus gadus cīnāmies par valsts līdzekļiem, jo uzturēt kaut ko, kas ir viens un tas pats katru gadu, ir ļoti grūti no ziedotāja līdzekļiem. Ziedotāji arī bieži vien vēlas kaut ko jaunu un tas ir reāls pakalpojums šobrīd, kur ir sociālais darbinieks, kur ir psihologs, kur ir vecākiem nodrošināt ne tikai tā fiziskā būšana, bet arī tiešām tas, ko jau es teicu, kad lielākā daļai tā ir milzīga krīze ģimenēm kopumā un vecākiem.
Un līdz ar to, jā, mēs neesam atmetuši cerības. Mēs katru gadu ar šo vecāku māju tur ejam, un lai vai kā uz mums skatās un ko saka, es tomēr uzskatu, ka Latvijā šo vienu vecāku māju mēs kā valsts varam atļauties mūsu bērnu vecākiem, saprotot, cik vecāku loma ir ļoti svarīga bērnu atbalstā, aprūpē, kamēr viņš ārstē slimnīcā. Es apsolīju Gunai sagrunas noslēgumā vairāk pievērsties tieši šai ziedojumu kultūrai un tam līdzīgi, un es vienkārši paskatījos, un man bija pārsteigums, jā, kā Guna, tevis vadītā organizācija, šis Ronald McDonald House Charities Latvija, nu viņam praktiski viņi vispār pastāv tikai uz ziedojumiem. Jā. Tātad jūs pat nerakstat nekādus speciālus daudz projektus, kur jūs kaut kādus papildus naudas Mēs šobrīd esam mēģinājuši sākt rakstīt, jā, tev taisnība. Mūsu galvenie, pilnīgi 100% mūsu ienākuma avots tie ir tikai ziedojumi, lai arī mēs esam oficiāli reģistrēta valsts medicīnas iestāde. Mēs, diemžēl, no valsts finansēm nesaņemam nekādu. Jūs neprasat pat tās it kā kvotu ietvaros? Mēs īsti pat nevaram prasīt tādēļ, ka tad ir vajadzīgi ģimenes ārstu nosūtījumi, ko sevišķi, kā es iepriekš minēju, reģionos vecākiem ir ļoti grūti dabūt. Un mēs neprasam ģimenes ārstu nosūtījumus, lai bērniņš tiktu pie mūsu speciālistiem uz konsultāciju. Es vēlreiz gribu varbūt tā uzsvērt to jūsu efektivitāti. Tātad jūs piesaistat šos ziedojumus. Kā es teicu, iznāk, ka aptuveni 57 eiro ir viena šis konsultācija izmaksājas. Piedod, es paskatījos Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas tieši ambulatoro pakalpojumu daļu. Ja, tur tāpēc pēc tā gada pārskats skatoties tika sniegti gadā laikam 30. Tad beigšu man izkrita, 300,000 ambulatoros aprūpas tās epizodes ir, un tur vidēji viena tā ambulatoros aprūpas epizode izmaksā 72 eiro, ja paskatās uz to budžeta sadaļu, kas ir veltīta tieši ambulatorai aprūpē, un tur ir ieņēmumos ielikts gan valsts budžeta līdzekļi, gan arī maksas pakalpojumi, kas ir saņemti tieši par ambulatoro aprūpi. Ja? Proti, jūs esat 20% efektīvāk, ja, un turklāt vēl, ja, šī kaut kādi, kā jums ir izdevies, ja tos ziedojumus piesaistīt. Tas ir ikdienas darbs. Tas ir ikdienas darbs, ziedojumu piesaist, tas ir ikdienas darbs, tas ir ilgadēju attiecību dibināšana ar, teiksim, korporatīviem ziedotājiem, kas mums ir tādi gadu. Ziedotāji, korporatīvie, tie, kas ir dzirdējuši un kas vēl nav dzirdējuši par mobilo ārstu busiņu, es tiešām aģitēju atbalstīt. Tāpat laikā tu jau saki, ka šaurā vieta dažreiz var nebūt pat nauda. Bet šie ārstu trūkums. Ārsti, kuri trūkst? Jā, jo mums šobrīd, teikšu godīgi, ir grūti piesaistīt jaunus, teiksim, ārstus mūsu komandai, divu iemeslu, teiksim, dēļ, vai teiksim, konkrētās specialitātes ārsti Latvijā vispār nav. Teiksim, uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, viņi ir ļoti maz, un daļa no viņiem jau pie mums strādā, jā, un vairāk nav ko paņemt. Un otrs ir jautājums, tas attiecās ļoti uz acu ārstiem. Jo kādēļ es runāju tieši par acu ārstiem, jo mums Latvijā nav atsevišķa specialitāte bērnu acu ārsti. Mums ir vispārējie acu ārsti. Un tas ir ārsta jautājums par to, par ārsta vēlmi, vai viņš grib strādāt ar to mazo bērnu. Jo ļoti daudz sāk strādāt tikai no 8 gadu vecuma ar bērniem. Nevis ar zīdaiņiem no dzimšanas. Un tā ir ļoti liela problēma. Tā ir ļoti liela problēma. Tātad ir šī, ka ārstu vienkārši nav ko piesaistīt. Vai otra problēma ir tā, ka jaunie ārsti nevēlas, teiksim, līdz šim, ko mēs esam saskārušies, ja, ka par tādu samaksu, ko mēs, teiksim, varam piedāvāt no savas organizācijas puses, jo loģiski mēs nevaram samaksāt privāta sektora atalgojumu, jo mēs esam labdarības organizācija, ja, par paveikto darbu un to, kad ir
ja tomēr tie izbraukumi ir visas dienas garumā. Ārsti 6-7 no rīta izbrauc no Rīgas uz attālākajiem reģioniem un atgriežas vēlu vakarā mājās, viņi atgriežas. Ja? Tā kā tie ir tādi... Tad tur tomēr tā nauda varētu spēlēt kaut kādu nozīmi, piesaistot speciālistu jautājums, vai ir izsmelta visa jūsu fantastiskā autobusa kapacitāte, vai tas, ko tu saki, 134 izbraukumi, tas ir gan kapacitāte ir izsmelta, jo tās ir 3-4 reizes nedēļā, kad mēs izbraucam no Rīgas. Mēs citreiz braucam tā saucamajos 2 dienu izbraukumos uz attālajiem reģioniem, bet tas ir pie nosacījuma, ja vieni un tie paši ārsti var 2 dienas pēc kārtas braukt ar mums izbraukumā. Jā. Nu, labi, bet tagad ziedojumi Bērnu slimnīcas fondam, jūs jau gan tā kā nevarētu sūdzēties. Bet, kā to ņem? Mēs arī nesūdzamies, protams, bet mums arī tās darba loks ir ievērojami plašāks vienkārši. Un to bērnu skaits, kuram mums ir jānodrošina individuāls atbalsts, kur vienīga akcija ir Eņģeri par Latviju šobrīd, kas notiek un kas vāc tieši individuāliem bērniem. Katru gadu tie ir vairāk pa 500, tad ir vēl bērni, kas ir bērnu slimnīcā un kur arī nav viss valsts apmaksāts, kuriem ir jāsadz izdevumi. Un tur ir ļoti grūti izmērāms, cik uz to vienu bērnu tajā ilgstošajā kroniskās slimības periodā var tikt iztērēts. Mēs varam skatīties par diagnozēm, mēs apmēram zinām, cik izmaksā bērnam ar autisko spektru. To mēs apmēram redzam, jo mēs gan no ziedojumiem to maksājam, gan Labklājības ministrijai ir šī valsts apmaksātā programma. Un tās izmaksas ir tieši tādas pašas, bet mums jau vēl ir bērnu slimnīcas infrastruktūra, kurā mūs piesaista, kur vajag ieguldīt, lai telpas būtu smukas un labas, ir ārstu tālāk izglītība, kur arī, lai mūsu speciālisti būtu zinoši un spētu bērniem nodrošināt to, kas ir. Mums ir bērni ar onkoloģiskām saslimšanām, kurām precīzijas medikamentus viņiem neviens valstī nemaksā. Tie esam mēs, un tie ir 100. Mēs jau redzam publiski, kad izskan, mēs redzam šīs summas, un mēs to varam nodrošināt, tāpēc, ka mums ir ziedotāji, un mēs maksājam, mēs publiski pat neprasam sabiedrībai tam ziedot, tāpēc, ka mums ir ziedotāji. Un paldies viņiem milzīgs, jo tas ir ārkārtīgi dārgi. To nodrošināt ik gadu, vairāku gadu garumā. Un tad ir, nepilngadīgo grūtnieču programma, mentoru programma, kur arī mēs ļoti cerējām nākamajā gadā uz valsts finansējumu, un nebūs pat demogrāfija, mums ir prioritāte, bet tomēr kaut kā šīs meitenes ar saviem jaundzimušajiem netika paņemtas nākamā gada budžetā. Tu laikam arī teici, ka tu paskatījies nedaudz uz to nākamā gada budžetu. Jā, es kaut ko paskatījos. Kas tur tiek solīts attiecībā uz bērnu veselības aprūpi? Ir tur mums kāda cerība uz kaut kādu uzlabojumu? Man priecēja tas, ka Labklājības ministrijā ir palielināta virkne samaksas, piemaksas ģimenēm, tieši kur ir ģimenēm ar bērniem, jo, protams, ka, ja ir labāka sociālā situācija ģimenē, arī veselības problēmas bieži vien ir mazākas un var atkrist vispār, vai arī ģimene pati var atļauties. Bet ir arī, protams, veselības nozarē tas, kas mums, protams, ir mātes un bērna veselībā, tur ir pasākumi, var teikt, 21 miljonu apjomā paredzēti, bet mēs skatījāmies, kas būtu attiecināms tieši uz tiem bērniem, kas ir mūsu aprūpē, un mums viņi ir, kā jau es teicu, vairāk nekā 500 katru gadu, tad mūsu bērniem nekādu uzlabojumu nākamgad nebūs, diemžēl, jo attīstībai šogad nauda, var teikt, no valsts budžeta netiek piešķirta. Tas nozīmē, ka mēs redzēsim gada beigās, tad, kad nāk arī no ģimenēm, no ārstiem pašiem šie pieteikumi par viņu pacientiem, kur viņi jau zina, kas nebūs valsts apmaksāts, bet ko šiem bērniem nākamajā gadā vajadzēs, tad mēs redzēsim to situāciju. Tad ārsti zina par jūsu esamību, bet jūs sadarbojaties tikai ar tiem ārstiem, kas strādā Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā, vai arī jūs uzklausat arī ar reģionāliem ārstiem, un dažkārt ir tā, ka mēs esam kā starpnieki, arī mēģinam salāgot šos viedokļus, uzskatus un tam līdzīgi, bet lielākoties tie ir mūsu slimnīcas ārsti, jo ar bērniem, kuriem ir tiešām nopietnas veselības problēmas, viņi lielākoties nonāk pie mūsu speciālistiem un viņu uzraudzībā. Un līdz ar to mums ir ļoti cieša sadarbība ar Bērnu slimnīcas ārstiem. 2 dienas atpakaļ ir pacients, mums uzreiz ārsts no Bērnu slimnīcas dod ziņu fondam, vajag braukt uz ārvalstīm ārstēties, valsts sedz izmaksas, piemēram,
piemēram, par ārstēšanu, bet tur bija lietas, kas no diagnostikas nebija valsts apmaksātas, bet steidzami vajadzīgs, plus dzīvošana vecākiem, ceļš, kā bērns tur aizbrauc, to visu daram mēs kā Bērnu slimnīcas fonds. Līdz ar to, tur tā sadarbība ir ļoti cieši ikdienas līmenī. Es gribēju varbūt mazliet piebilst par šiem te finansējumiem, un visu man jautāja par to, ka vai mēs nerakstam projektu, teiksim, kādu finansējumu saņemšanai. Es šovasar ļoti daudz centos mēģināt kādu projektu uzrakstīt, iesniegt, lai šādu finansējumu saņemtu, bet es adūros visu laiku pret vienu sienu. Mēs esam oficiāli medicīnas pakalpojumu sniedzēji, un mēs neskaitāmies sociālo pakalpojumu sniedzēji, un mums to mūsu pakalpojumu valstiskā līmenī šobrīd negrib savilkt kopā ar sociālo ietekmi, kādu mūsu pakalpojumus nodrošina vai, teiksim, veids, kāda ir šī sociālā ietekme. Un es līdz ar to adūros ļoti daudz pret to, ka mēs neesam sociālā pakalpojumu sniedzēji. Absurds. Jā, tas ir absurds. Neskatoties uz to, kāda ir tā finansējumu dabūt bērniem, un līdz ar to piesakāmies uz visiem fondiem. Līdz apnikumam. Es gribēju no tevis paņemt piemēru, un es šovasar ļoti skurpulozi gāju cauri, mēģināju gan SIFā, gan, teiksim, gan arī citus vēl, skatīties, bet es visu laiku atdūros. Man liekas, mēs pat ko kopā domājām. Mēs uzrakstījām to vienu projektu, iesniedzām SIFā, bet es nezinu, vai mums SIFs ir finansējumi iedevis vēl šobrīd. Bet tas ir viens veids, ko mēs arī saskaramies, jo mēs ļoti cenšamies sadarboties ar organizācijām, kas ir reģionāli. Jo jūs savukārt neesat ārstniecības iestāde. Nē, mēs esam sociālo pakalpojumu sniedzējs. Tas gan vecāku māja bija toreiz jānoreģistrē arī tāpēc, ka tas bija Eiropas sociālais fonds, uz ko mēs toreiz pretendējām un dabūjām finansējumu. Un mums ir ilgstoši jau, mēs šito visu esam apēduši, teiksim tā, un saprotam, kā tas strādā, un tiešām cenšamies maksimāli bērniem to palīdzību. Bet tas, ko mēs vēl paralēli cenšamies, lūk, Gunas organizācija reģionāli ir mazākas organizācijas, kurām nav tās kapacitātes, nav to zināšanu, bet mums vajag, lai viņas ir stipras tās reģionālās organizācijas, jo tie bērni brauc mājās. Viņiem vajag šo atbalstu loku ne tikai Rīgā, viņiem vajag reģionos. Un tāpēc mēs cenšamies ļoti bieži ņemt kādu sakabē, vismaz mēģināt veidot šīs attiecības un palīdzēt tad līdz ar to arī ar to finansiālo atbalstu, lai būtu, lai Latvijā veidotos tiešām tāds pārklājums, būtu drošības tīkls arī veselības aprūpē, kas ir reizē sociāla. Jā, ziniet, kā tiešām tāds, tas, ko jūs darat, to varētu nodefinēt it kā, ka jūs lāpat tos caurumus ciet. Bet mēs arī baigi tomēr, man liekas, spiežam uz to, lai to caurumu būtu mazāko lāpīt. Tas arī fakts, bet es gribu teikt, ka šie ielāpi ir fantastiski efektīvi. Pirmkārt jau tam vienam bērnam. Tas jau ir ļoti daudz, un varētu teikt dažreiz pat ar to, ka varētu pietikt, bet manā izpratnē ar to nepietiek, jo tas tomēr ir ļoti lielā mērā Latvijā atkarīgs no veiksmes. Un tā nevajadzētu būt. Vajadzētu būt, ka katrs bērns tiešām šajā drošības tīklā ir. Neatkarīgi no veiksmes, no viņa vecāku finansiālās situācijas, no viņa vecāku ieinteresētības, rūpēm un tā tālāk, tāpēc, ka mums to bērnu ir tik maz, un kļūst, diemžēl, arvien mazāk. Un ja mēs nespējam parūpēties par tiem, kuri jau ir, tad es nesaprotu šos saukļus par to, ka mums vajag, es nezinu vēl, cik tur bērnus, bet tad paskatāmies uz tiem, kuri ir, un ar kādu veselību, ar kādu potenciālu viņi aug šodien. Un būtu ļoti bēdīgi brīžiem redzēt, ko mēs izvēlamies absolūti neredzēt. Jo, protams, ka vieglāk ir iedot pabalstu, lai dzimtu vēl kāds potenciāli bērns, kurš varbūt nepiecims, un vispār nav problēma. Bet parūpēties par esošiem ir diezgan sarežģīti. Redziet, tas, ko es esmu nokonstatējis, pārstāvot Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienību, mums ir kaut kā veiksmīgi gadījies, ka mēs esam šajā demogrāfijas lietu padomē, kā viena no retajām, var teikt, vispār sabiedriskajām organizācijām, kas ir, kur pārsvarā sēž 11 ministri, pārstāv savas nozares, ir vēl kādi demogrāfijas eksperti, pētnieki, pāris, vēl ir Latvijas darba devēja konfederācija, bet tādi ģimeņu interešu aizstāvības organizācijas, mēs esam, liekas, viena vai divas. Ja? Tad jautājums, kā patiesībā līdz tam augšgalam nonāk tas vecāku vērtējums par to, cik tad droši viņi jūtas
par valsts pakalpojumu, vai tas būtu sociālais, jā, vai tas būtu izglītības, vai tas būtu veselības aprūpas pakalpojums bērniem, jūsu tur trūkst. Tajā augšgalā. Ja? Kaut kas līdz galam būtu ar to informācijas apmaiņu nenotiek. Mēs arī man ir bijušas sarunas gan ar Saeimas, cilvēkiem, sociālo lietu komisijas cilvēkiem arī un visu, bet mēs paliekam nesadzirdēti. Mēs paliekam nesadzirdēti par to, ko mēs daram un kā mēs to daram. Ja? Jo es pilnīgi piekrītu Lienai, ka Liena teica, ka ir šis tīkls, ir vajadzīgs šis drošības tīkls, lai tie vecāki, kas ir, es vairāk varu runāt par reģioniem, jā, kur tomēr šis dzīves līmenis un sociālā situācija ir tāda, kāda viņi mums ir ļoti daudzās vietās Latvijā. Un mēs esam tas vienīgais punkts, ko viņi zina, ka mēs pie viņiem aizbrauksim un viņi varēs atnākt ar tiem saviem 3-4 bērniņiem pie mums un pie tiem speciālistiem tikt, ja viņiem ir šī vajadzība. Šis ir reāls skarbi. Jā, un mums ir bērni, tā kā mēs strādājam ar bērniņiem kopš dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, mums ir vairāki bērni, kas šo 15 gadu laikā ir pie mums izauguši, ja, kuri katru gadu ir pie konkrētiem speciālistiem atgriezušies, nākuši līdz 18 gadu vecumam. Mums ir ļoti daudz tādu bērnu. Jā, un mēs esam bijuši tas vienīgais punkts, un tādēļ arī saku, mums ļoti liels atbalsts un labs sadarbības partners, piemēram, Madonas sociālais dienests. Paldies Ilzei Farnestei, šī dienesta vadītājai, kura ir fantastiska savā tātad vietā. Pašvaldība ir novērtējusi savu situāciju, savas iespējas, pieticīgās iespējas sniegt saviem iedzīvotājiem, bērniem, pakalpojumu un atradusi jūs kā ideālo sadarbības partneri. Jā, jo es gribētu teikt tā, ka mūsu tajā mazo pacientu lokā ir apmēram 2/3 ir tie bērniņi, kas nāk no nelabvēlīgām ģimenēm, kurus atved sociālais dienests, pat nevis vecāki, bet atved sociālā dienesta darbinieki atved pie mums. Jā. Tas ir labi, tas ir daudz bērnu ģimeni. Tas ir jautājums par sociālo dienestu ieinteresētību atkal. Jo mums ir arī pieredze mums ir bērni joprojām valsts aprūpas iestādēs, kur dzīvo. Un arvien vairāk. Un kur būtu jābūt uzreiz automātiski valsts ir ņēmusi viņus savā paspārnē, par viņiem rūpējas un līdz ar to nodrošina arī visas veselības vajadzības. Tādiem žēl arī nav. Jā. Lai gan tur vajadzētu būt, ka to sistēmu cilvēku pārzina, saprot, ko var dabūt, un tiem bērniem, vismaz šajā veselības ziņā, saprotot, ka daudzās dzīves jomās viņiem ir ļoti nelaimējies jau pašā sākumā dzīves, tad to vismaz nodrošināt arī, zobu mutes veselības. Jā, es zinu, mums viena no daudzbērnu ģimeņu mamām arī ir iesaistījusies. Viņa saka, ka šausmīgi grūti dažreiz izcīnīt ir tam bērnam, par kuru viņai ir kā uzņēmusies, to virsvadību. Es piekrītu tam, ko Liena teica. Mēs Rīgā nestrādājam, bet mums Rīgā ir viena vieta, kur mēs strādājam bez lielās mašīnas, mēs dodamies tikai ar ārstiem. Tas ir valsts sociālās aprūpas centrs pie šiem bērniem. Mēs dodamies, jo viņiem nav šo te speciālistu, un viņi savādāk šos speciālistus nevar dabūt. Kas ir absurds, jo tā ir valsts iestāde, kuriem būtu jābūt bērniem, ir valsts apmaksāt veselības aprūpe. Dodamies regulāri, ar saviem ārstiem šeit Rīgā. Mēs dodamies pie viņiem. Šim sarunas pagriezienam es nebiju sagatavojusies. Jāsaka, es esmu tik ļoti nošokējusies. Jāturpina saruna varbūt kādreiz, jo ir tik daudz tādi, jautājumu un saskarsmes punktu, ko man liekas, pat kā tu teici, augšā, neviens pat nesaprot un neapzinās par to, kas notiek reālajā dzīvē. Jā, mēs tuvojamies sarunas noslēgumam, un es redzu jūs kā ļoti spēcīgus partneris savā ziņā arī ģimeņu interešu aizstāvībā. Es esmu jau sākus runāt par to, ka iespējams mums tā kā Lietuvā vajag parlamenta paspārnē Nacionālo ģimeņu padomi, kurā būtu ar zināmu mandātu šādas bērniem, ģimenēm svarīgu organizāciju pārstāvi, pie kuriem būtu, es teiktu, gandrīz tā kā jāsaskaņo. Jākonsultēs. Ne tikai kā minimums jākonsultē, bet es teiktu pat jāsaskaņo anotāciju, likumu grozījumu, vai kaut kādu likuma projektu anotāciju līmenī,
vai tas atbilst vai neatbilst vai bērnu un ģimeņu interesēm, un vai mēs ejam uz priekšu šī te veselības, izglītības, sociālā drošības tīkla salāpīšanai. Jā, dažreiz viņu ir vieglāk pat izveidot no jauna, nekā salāpīt to veco. Bet tās svarīgā lieta, ko teica izglītība, tam mēs šodien nepieskārāmies, bet arī droši vien tur būtu ļoti daudz runājams, jo arī tā mēs zinām, ka izglītība īstenībā ir veselības galvenais priekšnosacījums. Cik tu būsi izglītots, tik tev būs laba veselība, un tu nemirsti tik ātri un dzīvos kvalitīvāk un tam līdzīgi. Un arī tur mēs redzam, ka daļa šo bērnu absolūti izkrīt no šīs pamata vajadzības, arī kas ir valstī pienākums nodrošināt un ko arī likums pasaka, ka to garantē. Tieši tā. Nu ko, paldies par jūsu darbu. Turpiniet, ziedotāji, jūs zinat, kur tiek gaidīta un kur tiek efektīvi izmantota jūsu nauda ģimeņu, bērnu aprūpei. Esam atsaucīgi, gan lieli ziedotāji, gan mazi, gan korporatīvie, gan privātie. Domājam par to, ka ne viss varbūt ir tas, kas pat obligāti būtu jānodrošina valstī, ka mums ir jābūt arī šai sabiedrības solidārajai iesaistei daudzos procesos, bet, protams, arī valstī ir jāspēj sakārtot to, kas kā minimums ir ierakstīts ārstniecības likuma 3. pantā. Bērni, viņiem pienākās prioritāri veselības aprūpe. Tas šodienai viss. Paldies, ka noklausījies mūsu sarunu, un ja vēlies atbalstīt šo raidījumu, uzraksti labvēlīgu atsauksmi vai piešķir labu reitingu manam podkastam un padalies ar šo ziņu savu paziņu lokā. Tiekamies jau drīz nākamajā sarunā Politikas virtuvē.